Spēks ir viens no centrālajiem fizikas jēdzieniem, un tas raksturo, kā ķermeņi iedarbojas viens ar otru. Spēka darbība var izraisīt kustību, izmainīt jau esošo kustību vai pat deformēt ķermeni. Pamēģini šeit saskatīt uzskaitīto spēku iedarbību. Spēku mēra ņūtonos. Spēks, kas nepieciešams, lai paceltu 100 gramus smagu atsvaru, tiek saukts par 1 ņūtonu. Lai mērītu spēku, parasti izmanto mērierīci sauktu par dinamometru. Piemēram, šādi mēs mēram Zemes gravitācijas spēku, kas iedarbojas uz ķermeni. Bet šādi mēs varam izmērīt vilcēju spēku, vai spiedas spēku, vai pat izmērīt cēlēju spēku. Izmantosim bultiņas, lai vizualizētu spēkus, kas iedarbojas uz ķermeni. Katra bultiņa rāda spēka darbības virzienu un lielumu, jo lielāka bultiņa, jo lielāks spēks. Ķermeni ietekmē nevis viens, bet vairāki spēki. Un kustības, kādas mēs novērojam, ir rezultāts daudzu spēku kopējai iedarbībai. Piemēram, lidmašīnas kustību, līdzīgi kā auto stāvēšana uz vietas, nosaka vairāki spēki. Vienkārši spēki, kas iedarbojas uz auto, ir līdzsvarā un tādēļ tas ir nekustīgs, bet spēki, kas iedarbojas uz lidmašīnu, nosakot tās trajektoriju un ātrumu, liek tai kustēties. Šeit vilcēja spēks ir pārāks par gaisa pretestību un cēlēja spēks pārliecinoši uzvar gravitāciju. Kopumā izpratne par dažādu spēku iedarbību uz ķermeni ir svarīga, lai saprastu un izmantotu dabas likumus mūsu labāk gan ikdienas dzīvē, gan zinātniskajā un tehnoloģiskajā progresā. Nekad nevar zināt, kad tieši būs nepieciešams zināšanas, bet kad tas notiks, būsi laimīgs, ka tev tās ir. Atā!